Par savu augstāko izglītības iestādi izvēlējos Latvijas universitāti, iegūstot grādu starptautiskajā ekonomikā. Par darba pieredzi runājot, esmu tādos darba meklējumos, sava īstā ceļa saprašanai. Esmu strādājis gan festivālos, esmu strādājis grāmatvedībā. Vasaras posmā esmu arī iesaistījusies pieredzē, kā galveno klientu pārdošanas pārstāvis, un ir bijis pieredze arī ar lielapjomu datiem, loģistikā, enerģētikas jomā. Melošu, ja teikšu, ka brīvajā laikā nedomāju par atpūtu. Man personīgi ir tāda iezīme, ka man vienmēr šķiet, ka man ir kaut kas jādara, tāpēc es vienmēr esmu kustībā. Brīvajā laikā mēdzu arī atvēlēt laiku nedēļas nogaļu plānošanai. Tas var būt gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Patīk redzēt, iepazīt kultūru, pieredzēt, izjust, kaut vai būt aktīvai un nostaigāt 20 km. Interese par darbu ministrijā man radās jau vidusskolas laikā, kad kā savu vidusskolas novirzienu izvēlējos tieši uzņēmējdarbību un ekonomiku. Augstskolā šīs domas tikai nostabilizējās, un tad es sapratu, ka šis varētu būt īstais virziens. Lai arī prakses laikā es turpināju darbu šajā enerģētikas jomā loģistikā, peldēju pa plūsmu, tā teikt, tomēr galu beigās man vakanci uz šo darbu atsūtīja mamma. Tāpēc šeit es esmu pateicoties mammai. Nākot uz šejieni, man nekāda ekspektācija nebija. Es paredzēju, ka šeit ir politikas plānošana, tas ir skaidrs, kā tas viss ievirzās. Tas gan paliek tāda mistērija, bet, manuprāt, ekonomikas ministrijā darbs ir diezgan daudzpusīgs. Darba iespējas aptver diezgan plašu lauku, un galu galā iegūstamā pieredze ir tikai pozitīva. Paliekoša un ceru, ka arī noderīga. Personīgi asociēju privāto sektoru kā vērstu uz sevi, savukārt valsts pārvaldē šķiet, ka tas kopskats ir vērsts uz kopēju labumu. Tāpat kā citviet arī ekonomikas ministrijā mēs ejam uz inovācijām, digitalizējamies, cenšamies maksimāli mācīties, tāpat arī ir iespēja iesaistīties komunikācijā gan ar uzņēmējiem, tā arī pat runāt Eiropas Savienības līmenī, kad būtu, piemēram, tāpat Eiropas komisija. Mani personīgi pievelk nezināmais, es personīgi zinu, ko es negribu darīt, bet man ļoti rada interesi tas, ko es domāju, kas man varētu patikt. Un ar šo sakot, es gribētu teikt, ka ja ir radusies interese vai neziņa par to, kāds ir darbs valsts pārvaldē, tad es ieteiktu pamēģināt, jo, manuprāt, tā ir iespēja augt, attīstīties, un ekonomikas ministrija varētu būt īstā vieta, kur izmēģināt savas iespējas.